Sveicināti sarunu ciklā Praktiski vesels, kas top kopā ar Mēness aptieku, Centrālo laboratoriju un Veselības centru apvienību. Šajā reizē mēs atkal runāsim par un ap veselību, gan par tiem jautājumiem, uz kuriem mums katram vajadzētu zināt atbildes, gan arī par tiem, kurus varbūt mēs labprāt vēlētos paslaucīt zem paklāja. Un šajā sarunā kopā ar jums būšu es, veselības vēstnese Ārta Lāce. Un es, ginekologs dzemdību speciālists Karolīna Elksne. Un šodien šajā epizodē mēs runāsim par atgriešanos skolā. Nezinu kā jums, bet vismaz man vasara kā ierasti vienmēr liekas par īsu, un tūdaļ jau mēs ģimenes ar bērniem ieiesim gluži citā ritmā. Būs pulciņi, protams, skola, treniņi, cita veida nodarbības, un kā tad tajā visā nepazaudēt galvu un nervu šūnas, par to tad arī šodienas raidījumā. Un atbildes uz šiem jautājumiem mums šodien palīdzēs atrast pediatre un arī Veselības centru apvienības medicīnas direktore Alla Silova un farmaceite Mēnesses aptiekā Ieva Virze. Abas ir arī godpilnas māmiņas, kā mēs konstatējām aizkadrā, virs vidējā bērnu skaita Latvijā. Līdz mācību gada sākumam ir atlikušas tikai 2 nedēļas, un mēs, protams, apzinīgie vecāki, steidzam ķert un grābt to, kas vēl nav paspēts, baltie krekli, darba burtnīcas, zīmolīši, flomasteri, sporta tērpi, bet ko mēs varam pagūt attiecībā tieši uz veselību? Alla, sāksim ar tevi. Es ceru, ka zobārsts būs apmeklēts iespējams, arī zobu higienists, bet tāds viens no svarīgākajiem, vismaz reizi gadā, un ja šogad vēl nav paspēts, noteikti aizstaigāt pie savu ģimenes ārsta vai pediatra. Tas, es teiktu, ir pats svarīgākais, kur tālāk ģimenes ārsts tad izvērtēs, vai ir vēl kaut kas nepieciešams, ko vajag paspēt līdz skolas sākumam, varbūt kaut ko paspēt savakcinēt, vai aizsūtīt pie fizioterapeita, jo pamanās kādas tājas traucējumi. Tie, es teiktu, ir tādi galvenie. Jā. Alla, varbūt es uzreiz noprecizēšu, kad tad īsti pie pediatra, kad pie ģimenes ārsta, jo te arī var iestāties mazliet apjukums. Jāsaka, ka pamatā mums Latvijā visi dodas pie ģimenes ārsta, jo pediatrs tādā valsts aprūpē būtībā ir tikai kā tiešās pieejamības pediatrs, kas nevienmēr visur ir pieejams, bet mēs labi zinām, ka mums ir arī ģimenes ārsti, kas ir izbijušie pediatri, un tāpat ir pieejami arī pediatri arī citur klīnikās. Līdz cik gada vecumam bērnam būtu piemērota pediatra konsultācija? Pediatra no dzimšanas līdz 18 gadiem noteikti. Skaidrs, paldies. Ieva, ko vēl paspēt izdarīt šo 2 nedēļu laikā? Mūsu novērojums savukārt strādājot jau ar klientiem, pat dažkārt klientiem, dažkārt pacientiem, kas ierodās pie mums aptiekā, novērojumi tādi ir, ka dažkārt vecāki ir daudz vairāk satraukti nekā paši bērni. Un mēs pat teiktu, ka noteikti vecāku šis stress ir īstenībā lipīgs. Ja, bērni mūs tiešām vēro, viņi klausās, un to vienmēr vajag atcerēties. Viņi ļoti labi klausās, ja mēs savstarpēji savā ģimenē apspriežam varbūt kaut kādas mācību spēkus, skolotājs, kādi viņi ir, kādi viņi būs, par grāmatām, kādas būs, kādas nebūs, un visu šo, kas mūs sagaida skolā, mēs īstenībā paši ļoti sabaidam šos bērnus, un bērni kļūst arī stresaināki, un tas noteikti ir tas, ko mēs nevēlētos to. Līdz ar to, un tad mēs redzam šos pacientus, klients, kas nāk un jautā mums kaut ko pat bērniem, kaut kādu nomierinošo līdzekli, tāpēc, ka bērni ir satraukti. Tātad sāksim vispirms paši ar sevi, vecāki, būsim tātad gan saprotoši, gan iejūtīgi, gan arī tādi plašāk domājoši, jo skola, tas ir izaicinājums, bet bērnam vajadzētu to mesiģu, manuprāt, nodot tādu, kad nevis tas ir kaut kas nesaprotams, biedējošs, bet vairāk, ka tas ir interesants, tas ir kaut kas interesants, stāstam, ko tu jauni iegūsi, tev būs jauni draugi, tu atkal satiksies ar saviem skolas biedriem, un manuprāt, tas ļoti arī nomierina un iedrošina to bērnu. Protams, izņemot varbūt gadījums, kad bērnam ir jāmaina skola, vai ir bijusi kaut kāda īpaši pozitīva tāda iepriekšējā pieredze ar skolas biedriem, kā mēs zinām, par to arī šobrīd daudz sabiedrībā tiek runāts, vai arī, es domāju, īpaši izaicinājums ir pirmklasniekiem.
Ja, tā kā, bet es gribētu teikt, ka noteikti esam paši mierīgāki, pozitīvāki un vairāk stāstam bērnam par to, ka tas būs kaut kas jauns un interesants, kas būs priekšā. Bērni ir ļoti zinātkāri. Jā, par pirmklasniekiem vismaz pluss ir tas, ka ir tāda ļoti liela skaidrība un struktūra. Ir šīs te obligātās pārbaudas, kas ir jāveic pirms pirmās klases, bet kā ir ar citām klasēm? Kā ir pēc tās pirmās klases? Kādas tad būtu tās profilaktiskās pārbaudas un analīzes? Es teiktu tātad par ģimenes ārstu mēs saprotam, mēs aizējam pie ģimenes ārsta, kurš izvērtē, tad vai ir vēl kaut kādi nepieciešami speciālisti, ja? Bet es aicinātu vienmēr arī apsvērt iespēju apmeklēt un pārbaudīt arī redzi, noteikti zobārsts, zobu higienists, ja? Fizioterapeits, lai izvērtētu gan bērnu stāju, gan varbūt parunāt par piemērotību attiecībā uz skolas somu, pirmo skolas somu. Ja. Par citiem izmeklējumiem, to parasti izvērtē atkarībā no tā, vai ir kādas sūdzības. Ja. Bet vai bērniem arī ir, kā mūsu darbā ir obligātās veselības pārbaudas, bērniem tādas ir? Obligātās veselības pārbaudas valstiski ir noteiktas, pārsvarā tas ir saistīts ar vakcināciju, jā, bet viņas būtībā ir vairāk līdz 7 gadu vecumam, tad tur aiziet 12 gadu vecumā un 14, bet kopumā es teiktu, ka reizi gadā noteikti ir nepieciešams apmeklēt to savu ģimenes ārstu, izvērtēt, jo kādreiz jāsaka, ka bieži vien tie simptomi bērniem ir ļoti nespecifiski un tādi ļoti klusi, nav kliedzoši, līdz ar to uztaisīt check-upu pie savu ģimenes ārsta reizi gadā vajadzētu noteikti. Tā vismaz es arī saviem pacientiem vienmēr rekomendēju reizi gadā atnākt. Un tas visticamāk ietver arī asins analīzes, vai ne? Jā, tas vienmēr vajadzētu būt tā, ka reizi gadā mēs izvērtējam gan pilnu asinsēnu, gan citus rādītājus, jo nevienmēr tas vajadzētu novest līdz tam, ka parādās kādi simptomi. Kādreiz mēs pēc asins analīzēm un citiem rādītājiem varam jau noķert kaut kādus rādītājus, kas vairs nav optimāli. Jā, kas norāda uz deficītu, bet simptomi vēl nav parādījušies. Jā, vai arī tie simptomi, piemēram, ir ļoti nespecifiski nogurums, biežāk viņš paslimo, jā. Tādi, kad noteikti aicinu izvērtēt arī laboratoros rādītājus vismaz reizi gadā. Kādreiz tas var būt arī biežāk. Mēs kā pieaugušie cilvēki principā zinām savu slimības vai veselības vēsturi, bet kā ir attiecībā uz bērnu datiem, vai mums pašiem kā vecākiem tie būtu jāapkopo, vai mēs paļaujamies uz to, ko ārsts saglabā annālēs, kā pareizi rīkoties? Jāsaka, ka pie ģimenes ārsta vienmēr arī būs visa pieejamā informācija, tā tam vajadzētu būt, bet es vienmēr aicinu arī vecākus būt atbildīgiem un visu šo te informāciju par bērna veselību, par saslimšanām glabāt un arī tad, ja mēs dodamies pie kāda no speciālistiem, arī ņemt līdzi. Jā, jo tad speciālistam ir arī varbūt vieglāk izvērtēt, kādi nepieciešami papildus izmeklējumi vai ārstēšana ir nepieciešama. Tad nevarētu paļauties tikai uz to, ka mums šobrīd ir elektroniskās sistēmas, kur it kā viss lieku pēdiņās, visi izmeklējumi, rentgeni, analīžu rezultāti. Tomēr vajadzētu arī tādā materiālā formātā to. Es varbūt būšu vecmodīga, es teikšu, ka materiāli arī vajadzētu, jo mēs nekad nezinām, mēs varam atnākt pie ārsta un pēkšņi sistēma uzkārusies. Sistēma ir uzkārusies. Jā, mēdz būt. Starp citu, man vēl viens jautājums, cik lielā mērā būtu jāinformē skola par bērna veselības problēmām? Skaidrs, ja viņam ir cukuru diabēts un ir nepieciešams glikozes kontrole, tas ir viens stāsts, bet kopumā par bērna veselības stāvokli. Jo es saprotu, ka ir tā izziņa, ko ģimenes ārsts var izsniegt, U27, ja es nemaldos, bet vai tā ir obligāta visās klasēs vai tikai uzsākot, man liekas, ka 1. klasē, ja? Un,
kā būtu prātīgi rīkoties, un tie taču pie tam vēl ir sensitīvie dati? Tas parasti paliek tiešām vecāku ziņā, jā, bet es aicinu, ja tās ir kādas nopietnas blakus saslimšanas vai bērniņam ir alerģijas, jā, vai ir kaut kādas īpatnības, kā ar viņu varbūt vajadzētu komunicēt. Arī tā varbūt vecākiem tomēr skaidrot, skolotājiem stāstīt. Man liekas, ka skolotāji bieži vien ir ļoti atsaucīgi un izprotoši un arī labprāt iesaistās šī bērna, teiksim, gan socializācijā, gan veselības tādā pratībā skolā. Pie veselības pratības mēs vēl atgriezīsimies. Tad vēl viena mīļa tēma. Man pašai, mani dārgie pusauģi atstāja kabatas naudiņu, vai ne, cerībā, ka kāds nopirks ābolu, banānu un kaut ko tam līdzīgu, bet, protams, bulciņa, čipsi un nekas pilnvērtīgs un runā priekšā vai pakaļā, bet piedodiet par teicienu, bet muti sausa, bet rezultāti nevisai veiksmīgi. Kā man kā vecākam saprast, ka bērns uzņem ar pārtiku visu nepieciešamo, un varbūt kādi ir tie bīdinājumi signāli, kad jāsāk aizdomāties, varbūt viņam kādas labas uzturvielas trūkst? Šeit, man liekas, tas ir mūsu vecāku galvenais uzdevums iemācīt tos pareizos uztura principus, jo jāsaka, pusauģa vecumā tur viņiem ir citi izaicinājumi un mēdz būt kāre uz kaut kādiem tādu uzturu, ko mēs kā pediatrija nesaucam par veselīgu. Bet jāsaka, ka tie uztura paradumi vienalga nāk no ģimenes un viņi veidojās būtībā līdz 2-3 gadu vecumam. Ja? Līdz ar to, ja mēs esam ieradinājuši viņus uzturā lietot dārzeņus, augļus, tad tas parasti tādā visā dzīves periodā tomēr arī pieturās. Ja? Bet savukārt, ja mēs tur esam arī končus piedāvājuši un saldējumu tur gada, pusotru gadu vecumā, tad jau viņi jau saprot, ka tā kāre uz saldumiem veidojās jau diezgan agrīni, es teiktu. Tad vēl ir otrs grāvis, tas vairāk varbūt tiešām vecākiem bērniem, pusauģiem raksturīgs. Tāda pārspīlētā vēlme pēc skaistām ķermeņa formām un trenētības, kā ir ar dažādiem uzturu bagātinātājiem, vai nav tā, ka par daudz lieto, jau varbūt kāda jūsu pieredze? Es arī zinu stāstus, 15 gadi puisim, kalsans izstiepjas strauji garumā, bet taču vajag muskuļus, un tad grib iet uz sporta zāli, olbaltumvielu, kokteļu, informācijas pārbagātība, kā tiešām ir ar to? Savā ziņā, protams, kad es teiktu tā, kad mūsu bērni auga īpaši vecākie, tad, protams, šādi kokteļi arī īpaši vēl nebija nepieejami tik plašā klāstā. Līdz ar to tas ir izaicinājums šobrīd. Izaicinājums gan, es domāju, gan ārstiem, gan farmaceitiem, gan arī pašiem vecākiem. Bet es domāju, tā galvenā ziņa, ko mums vajadzētu gan vecākiem saprast, gan arī pašiem bērniem un pusauģiem īpaši šiem kalsnajiem, kuri strauji aug, bet gribās, lai to arī esi garš, bet arī gan tā ķermeņa masa būtu tāda gan skaista, gan pareiza. Tad tas galvenā ziņa būtu tāda, kad šie proteīna kokteļi, kurus, protams, var iegādāties plašs klāsts ir aptiekās, viņi, protams, ir sastopami arī veikalos un internetu veikalos, tātad dažādās vietnēs. Tātad proteīns pats par sevi, tā ir olbaltumviela, olbaltumviela, ko organisms tālāk sašķeļ aminoskābēs, kas īstenībā ir lieliski. Tā ir viena no vispār no struktūrām organismā, tātad pašā būtībā tas ir lieliski, ka viņu mēs saņemam, bet optimālā daudzumā, un tātad šiem pusauģiem vajadzētu atcerēties to, ka proteīna pulveri kā tādi paši šos muskuļus neaudzē. Nav tā, ka es varu sēdēt visu dienu vai, aktīvi fiziski nenodarboties, vai arī nodarboties vienu reizi vai vienu reizi nedēļā vai 2 reizes mēnesī un cerēt, ka visu paveiks proteīna pulveri. Tātad proteīna pulveris, lai viņš tiešām palīdzētu šiem muskuļiem masai veidoties, ir nepieciešams gan regulāra, adekvāta, pirmkārt arī adekvāti, jo, kā mēs redzam, bieži
bieži nāk pusauģi, kuri ir pārtrenējušies, ja? Un nevis viņi iegūst vairāk šo enerģiju, bet viņi nāk gluži otrādi bez enerģijas un ir pārguruši. Un tad atkal jautā kāds uzturu bagātinātājs, lai atjaunotu savu veselību un enerģiju. Tātad jābūt ir regulārai slodzei, jābūt ir optimālam, pareizam šim olbaltumvielu proteīnu daudzumam, ko īstenībā mēs šobrīd varam gan izrēķināt, gan priekšā pateikt, ja kāds tas varētu būt. Un, protams, arī uzturam, ne tikai olbaltumvielu pulveris, ja? Un tad trešais, kas ir ļoti svarīgs, arī jābūt adekvātai atpūtai. Tātad, lai šie muskuļi gan būtu noslogoti, gan pabaroti, gan arī atpūtināti. Bet visā tā ziņā, protams, kad tas ir ērts veids, kā pabarot savus muskuļus un mazliet to masu audzēt, bet uzsvars ir uz to, ka tas ir ērts veids. Ja? Šeit ir noteikti jāskatās arī vecākiem jāpievērš, ja tiešām ieraugam šos kokteļus mājās, šos pulvers vai kokteļus, palasam arī sastāvdaļas. Ja? Tātad saldinātāji, dažādi emulgatori. Nav tā, ka tās ir tīras olbaltumvielas tādas, kādas mēs saņemam ar gaļu, ar zivīm, ar riekstiem, ja? Tas, kas ir pamat uzturs mūsējais. Ja? Tātad pievēršam šim uzmanību. Līdz ar to es teiktu, nav ne slikti, ne labi viņi, ja, darot to jēgpilni, ir ļoti labi un pareizi. Jā, rezultāti. Tas ne ar ko neatšķiras no vispārējiem ieteikumiem, ko uzturu speciālisti atzīmē, ka ja vien ir iespējams kaut ko uzņemt ar pārtiku, parastiem produktiem, tad noteikti labāk tādā veidā nekā uzturu bagātinātājs. Izņēmums varētu būt D-vitamīns, es domāju, ko nav iespējams ar uzturu pietiekamā daudzumā. Jā, tu gribēji ko piebilst? Es no tāda pediatriskā viedokļa vienmēr labāk aicinu tiešām, kad domāt par sabalansētu uzturu, jo neviens ne uzturu bagātinātājs, ne olbaltumvielu kokteils noteikti to nevar aizstāt. Sabalansēts uzturs, tas ir numur 1, un ja mēs tā padomājam, nav jau arī tik sarežģīti, ja mēs piedomājam pie tām olbaltumvielām ikdienā arī sasniegt to olbaltumvielu daudzumu, īpaši bērniem pusauģu vecumā. Tur vecāki var palīdzēt. Tiešām tie aprēķini ir diezgan vienkārši un tā zināmi. Ja mēs zinām savu masu, mēs aprēķinam 1, 2, 3, 5 dienas pierakstam, tādu zinām kā dienas grāmatu pierakstus, ko mēs ēdam un ko mēs varam tātad paskatāmies, ko mēs varam uzlabot, lai sasniegtu šo olbaltumvielu daudzumu. Jā, tas ir ļoti viegli paveicams. Tas, ko es vēl gribētu papildināt, ir jāsaprot, ka mums ir arī bērni ar dažādām hroniskām saslimšanām un nevienmēr tas uztur bagātināt dos kaut ko labu. Jā, viņi var dot arī kaut ko sliktu, tāpēc vienmēr pirms mēs uzsākam kaut ko būtu tiešām ļoti aicinu pārunāt ar savu uzticamo ārstu, vai tas ir ģimenes ārsts vai pediatrs vai arī uzturs speciālists. Var arī, protams, konsultēties vienmēr ar farmaceitu aptiekā. Jā, un es vēl gribēju jautāt, mēs runājam tagad par uzturu, vēl viena tā lieta ir tā straujā augšana, ja, piemēram, meitenēm, sākas mēnešreizes, un sākas problēmas ar dzelzi. Un tad ir vai ne stundās žāvājies, miegains, izklaidīgs, skolotājs domā, tur bērns neuzvedas, vai ir slinks, vai raksturs ne tāds, vai vecāki ne tā audzina, izrādās vienkārši ir kaut kādi deficīti nepamanīti. Kā tad ir ar šo vai, šīs uzturvielas taču ļoti ietekmē gan to augšanu, gan spēju pilnvērtīgi pildīt mācību procesu? Ļoti ietekmē. Karlīna man neļaus samalot, bet es teikšu, ka būtībā dzelzs rezervs sāk veidoties bērnam jau grūtniecības laikā. Līdz ar to, ja mēs sākam tā no pašiem pirmsākumiem, tad ir svarīgi un arī jaunietēm mācīt, cik svarīgas ir optimālas dzelzs rezervs, kuras jūs nododat tālāk saviem bērniem. Un tālāk tas, ko mēs ļoti bieži kā pediatri redzam, kad ap to gada vecumu, ja tā mamma nav bijusi ar labām dzelzs rezervēm, tās dzelzs rezervas krītās, un tad uz to gadu, piemēram, viņas vēl varētu būt, tuvu optimālai robežai, mēs tur vēl neko nenosakam, jo uz gadu parasti ir tā, ka ģimenes ārsts arī nozīmē tās asins analīzes, bet pēc tam kaut kā tas tur aiziet un paliek arvien mazāk, un tad tiešām iestājās šis straujais augšanas un pubertātes periods, sākās pirmās menstruācijas, un mēs redzam, ka tā meitene paliek sāgurušāka, tur galvas reiboņi un tā tālāk, un tad, kad jau paņem asins analīzes, tur jau ir, es teikšu, krīze.
Ja, kad ir nepieciešams gan tagad akūti aizvietot to dzelzi, ja, gan arī uzturēt šīs dzelzs rezerves. Ja. Protams, viens no pamatiem ir uzturs, ja, kur mēs piesakojam līdzi tieši tādiem, kas ir bagātināti ar dzelzi uzturprodukti, ja, vai tā ir sarkanā gaļa, subprodukti, kā piemēram aknas, ja, un tā tālāk. Bet ko es teiktu, kāpēc es arī pašā sākumā teicu, ka reizi gadā būtu labi veikt arī šos laboratoros izmeklējumus. Tad viens no bioķīmijas rādītājiem ir šis feritīna līmenis, jā, jo kādreiz asins analīzes mums var būt vēl pilnīgi normāls asins analīzes, bet feritīns jau iet uz leju, un vienmēr ir jāskatās, vai viņš ir optimālajās robežās. Vecāki kādreiz paskatās, viņš ir referents vērtībās, tur vēl nekas neiezīmējās pelēks, ja, bet viņš vairs nav optimāls. Ja. Līdz ar to tam ir jāsako līdzi reizi gadā noteikti, un ja tiek konstatēts, ka šīs dzelzs rezervas izsīkst, ja, bieži vien tur ir nepieciešams klāt arī dzelzs preparāti. Jā, un citreiz esmu dzirdējusi pārbaudīt, kā vienkārši nodot dzelzi, bet tur ir atšķirība, vai ne, jo dzelzs analīzēs ir tas, kas cirkulē asinīs, un feritīns ir tas, kas ir, tagad varētu teikt, depozīts, kas ir uzglabājies, ja, krātuve, ja, kā tu minēji, dzelzs rezerves. Dzelzi kā tādu jau praktiski nenosaka ikdienā. Nosaka 2 rādītājus pilnī asinsainā, kur ir hemoglobīns, un tad šīs te rezerves, kā jau Alla minēja, kas ir feritīns. Feritīns, un tas, ko es vēl arī vecākiem skaidroju, ļoti svarīgs ir arī optimāls olbaltumvielu daudzums, jo, piemēram, transferīns, kas skaitās olbaltumvielu, kas transportē šo te dzelzi, ja, arī ir ārkārtīgi svarīgs. Ja, jo, ja mums ir ļoti pliekans uzturs ar ogļhidrātiem bagāts, ja, un tad mums var būt dzelzs, un kādreiz mēs redzam, ja, kad dzelzs ir normas robežās, ja, vai pat varbūt paaugstināts. Ja. Bet mums nav transports, kas aizved to dzelzs molekulu tur, kur viņai vajadzētu būt. Jā, un bez dzelzs jau vēl ir citas uzturvielas svarīgas. Tas pats pieminētais D vitamīns, vai varbūt ir arī B grupas vitamīni, kas ir nervu sistēmai svarīgi, un citi. Palabošana, uzturvielas, mikroelementi un vitamīni. Jā, D vitamīns, tas ir, man liekas, tāds must have, kas vispār ir, es gribētu domāt, kad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji viņu lieto. Nav arī tādas noteiktas schēmas, jā, ir rekomendētās devas, bet mums vienmēr bieži vien sanāk pielāgot šo D vitamīna devu atbilstoši analīžu rezultātiem. Ja? Bet viņš ir jāuztur visu laiku tādā optimālā līmenī. Kas attiecās uz B grupas vitamīniem, piemēram, es saviem pacientiem vismaz reizi gadā iesaku nodot gan aktīvo B12, ja, gan folskābi, kas meitenēm mēdz arī ļoti bieži. Folskābes līmenis ir samazināts, un tas ir ārkārtīgi svarīgs grūtniecības laikā, tāpēc šim ir jāsako. Tāpat arī magnīs. Jā, magnīs arī ir ļoti svarīgs mikroelements, ko varbūt nevienmēr mēs varam saņemt ar uzturu, bet pie tā būtu jāpiesako. Un vēl viens ļoti svarīgs bērnu nervu sistēmas attīstībai ir omega-3 augstskābes. Ko arī labāk uzņemt ar uzturu? Arī labāk uzņemt ar uzturu vismaz 2 reizes nedēļā, tieši tā ēst treknas zivis. Ja neiet pie sirds, tad, protams, mēs dosimies uz aptieku un iegādāsimies šīs omega. Diezgan garšīgu zivju eļu. Kā šobrīd tas ir ir jau veģetārās alternatīvas treknām zivīm ir rieksti, sēklas, ekstra virģina olīveļa, avokādo, var jau apiet tās zivis arī. Bet praktiski vecāki paši var aiziet un samaksāt un teikt, lūdzu noskiet šīs analīzes, ja tur vajag būt arī nosūtījumam no ģimenes ārsta vai pediatra. Nav jābūt obligāti nosūtījumam, bet es teiktu tā, ka es aicinātu pirms tam tomēr ar ģimenes ārstu vai savu uzticamo ārstu izrunāt, kas ir tas nepieciešamais, jo varbūt, kad ir vēl kādas sūdzības vai kādi simptomi, ko vajadzētu vēl paskatīties arī caur laboratorijiem rādītājiem, lai nesanāk, kad
vecāks ir izdomājis un noteicis viens rādītājs, bet mums, lai izvērtētu un varbūt pateiktu, ko tālāk darīt, ir nepieciešami vēl kādi papildus rādītāji. Tāpēc es teiktu, būtu forši, mēs sākumā aizējam, izrunājam ar ģimenes ārstu, un tad aizējam nododam analīzes. Es Ieva gribēju jautāt, bet kā tad ir, ļoti bieži taču tā mēs ieejam aptiekā vai ne un lūdzam, tur, piemēram, bērniem multivitamīnu garšīgie gumijas lācīs, ja, vai kaut kādas tādas lietas. Tur droši vien arī tomēr, vajadzētu parunāties vismaz ar farmaceitu vai ne, ko labāk izvēlēties vai izvēlēties. Kāda ir tā pieredze aptiekā? Mēs esam tikai vienmēr par to, kad nāciet un jautājiet, ja, un nav tādu mazu vai muļķīgu jautājumu. Visi jautājumi ir ļoti svarīgi, un īpaši, ja mēs runājam par bērniem un pusauģiem. Līdz ar to, protams, kad tas vitamīnu, jautājums par vitamīniem un minerālvielām ļoti aktīvs paliek vairāk, protams, rudens ziemas sezonā, tad, kad arī saslimšanas ir biežākas, un kad ir šis pirmais skolas cēliens pagājis, un varbūt visticamāk arī tādas ļoti straujās ikdienas dēļ arī imunitāte, noteikti arī imunitāte var mazliet varbūt samazināties vai būt kāda saaugstēšanās saslimšana jau sākusies, tad, protams, es pilnībā pievienojos par analīžu, jēgpilnu analīžu nodošanu, un tas būtu tas ideālākais variants. Ja pacients jau pie mums atnāktu un būtu pirmkārt konsultācija ar ārstu, būtu analīžu rezultāti, par ko mēs vienmēr mudinām, jo ir ļoti, ļoti daudz nianses, protams, kur var konsultēt ārsts un farmaceits par to, ka diezgan bieži vecāki nāk un jautā un domā, kad ir padzersim dzelzi, mums vajadzētu padzert dzelzi, kāpēc, vai jūs nodevāt analīzes, nenodevām. Bet būtībā ir tā, ka un tātad mēs nezinām šos rezultātus, mēs tikai domājam, dzels ir labs, ja? Tāpat kā mēs runājam, magnīts arī labs, un minerālvielas un vitamīni visi ir labi un vērtīgi organismā, bet piemēram, dzels ir viens no tādiem, ja viņš mums izrādītos optimāls organismā, tad mums nebūtu nepieciešamība. Šis nav tā minerālviela, kuru vajadzētu lietot ar tādu vieglu roku. Nekas būs tikai vēl labāk. Ja? Tur varētu arī būt pēc tam dažādas izmaiņas arī asinsainā, ja mēs vienkārši paši uz savu roku izdomāt, ka mēs gribam dzelzi palietot. Tātad šīs jēgpilnās analīzes būtu ļoti labi. Otra lieta, ko mēs novērojam, vecāki, tad, kad ir vēsāks laiks, jau tiešām ziema, rudens sākās, ļoti bieži nāk ar to, ka pusaudzim mēs vēlamies iegādāties A un E vitamīnu. Tātad par D jau ir skaidrs, ja tur mēs arī nododam analīzes, mēs redzam to līmeni, lai gan ne visi zina arī to D vitamīnu līmeni, bet ļoti bieži izvēlās A un E vitamīnu palietot profilaktiski. Vienmēr jautājums ir, kādēļ jūs iedomājaties, ka bērnam būtu nepieciešams šis A un E vitamīns, un atbildes ir ļoti dažādas. Tas taču ir veselīgi, mēs gribam pabarot ādu, teiksim, tādā sausāka āda ir palikusi, ja? Tātad šajos gadījumos, pirmkārt zinot to, ka A un E vitamīni ir taukoši šķīstoši, un tie mēdz arī deponēties, un zinot to, ka, teiksim, piemēram, grūtniecības laikā, ja, absolūti kontraindicēts, lielas devas, nekontrolētas lietot, tāpat ir arī bērniem un pusauģiem. Šajā situācijā, kad ir tā epizode, kad bērnam varbūt ir šī sausā āda vai kaut kādas sūdzības, iespējams, pirmkārt vajadzētu, protams, kad attiecīgā ārsta speciālista konsultāciju, bet mēs vienmēr iesakam, uzsāksim ar nepiesātinātām taukskābēm, omega-3, zivju eļļa, tas būtu pareizais ceļš, kā to darīt. Līdz ar to ir ļoti daudz nianses, uz kurām mēs esam gatavi atbildēt un varam atbildēt. Un ja mēs tiešām sakam, ka ikdienā organismam ir nepieciešama šī visa buķeta ar vitamīniem un minerālvielām, bet tam ir jābūt jēgpilni un pareizi lietojamiem. Mēs varētu turpināt, tā kā, man liekas, par šo vēl daudz runāt, bet mums ir vēl viena liela tēma, ko mēs šodien gribam izrunāt, un tā ir tā bērna emocionālā labbūtība. Ja, jo mēs, Kur ir vēl vairāk neskaidro jautājumu. Jo mēs zinām, kā pieauguši cilvēki mēdzam izdegt, ja, slodze lielam bērniem sākoties skolas gadam, arī tā slodze mēdz būt ļoti liela. Ir skola, ir ārpusklases nodarbība, treniņi, mūzikas skola, mākslas skola un vēl kaut kādas aktivitātes, kam būtu jāpievērš uzmanība, ja mēs domājam tieši par bērnu psihisko veselību un emocionālo labsajūtu. Respektīvi, vai bērniem vispār var būt arī izdegšana?
Var būt izdegšana, un ir pat tāds termins, jā, kad ir skolēna izdegšana. Jā, un tie pierādījumi un pētījumi ir tādi, ka būtībā pats galvenais aizsarga faktors šādai skolēna izdegšanai ir uzticamas attiecības ar vecākiem. Tātad mēs esam būtībā atbildīgi par to, lai bērna emocionālais stāvoklis būtu tāds, kādam viņam vajadzētu būt. Ja? Un tas, ko es arī bērnu slimnīcā iepriekš vēroju, kad liela daļa pusaudžu, kas nonāk stacionārā ar dažādiem emocionāliem un psihiskās veselības traucējumiem, bieži vien nesaņem šo te vecāku atbalstu ikdienā. Skaidrs, ka tas ir diezgan izaicinoši vecākiem, ņemot vērā mūsu aizņemtību, ikdienas aizņemtību ar mūsu darbiem, bet es teiktu, ka šis ir viens no galvenajiem profilakses pasākumiem, lai bērns justos labi gan skolā, gan mājās, un nebūtu ne šī izdegšana, ne depresija, ne pašnāvības domas, paškaitējumi, kas arvien biežāk un biežāk tiek sastopami. Varbūt jūs varat nosaukt kaut kādas, 5 lietas praktiski, kaut kādus 5 ieročus visiem vecākiem, kas tagad klausās, ko darīt, lai profilaktiski izvairītos no stacionēšanas akūtā kārtā ar psihoemocionālās veselības traucējumiem. Jo viens ir skaidrs attiecības ar vecākiem, bet tas tā plaši skan. Tas ir ļoti plaši, bet ir kaut tādi ļoti praktiski soļi un principi. Ko pielikt pie leduskapja un tad ček. Pielikt pie leduskapa, vai es šodien aprunājos ar savu pusaudzi, piemēram, jā, bet es aicinātu, ka tas neatiecās tikai uz pusaudžiem, tas attiecās uz jebkuru vecumu. Un kādreiz tas ir diezgan izaicinoši, kad 4-gadnieks atnāk no bērnu dārza, viņam ir tik daudz ko runāt, un viņš varētu runāt visu vakaru, bet mums ir jābūt pacietīgiem un jāuzklausa, jo tās attiecības jau veidojās pēc tam arī tālāk, ka viņš kā pusaudzis atnāk un izkrata tev to savu sirdi. Tad es teiktu, tādas uzticības pilnas attiecības. Jā, tas ir diezgan izaicinošs darbs, bet mums ir jāatrod laiks aprunāties ar tiem saviem bērniem īstenībā. Kā viņam iet skolā? Kas notiek ar draugiem? Kādas ir viņa intereses? Nevis tu tur izmācījies, tu tur šito izdarīt, tur vēl kaut ko, bet apjautāties, kā viņš reāli jūtās. Tātad laiks sarunām, tas būtu viens. Es teiktu, ka ļoti daudz ko, un mēs arī zinām, kad arī psihologi iesaka tāda fiziskā kopā būšana, taktīlās tādas nodarbes, ka tu apķer to savu bērnu, jo tas jau arī mums liek izdalīties mūsu oksitocīnam, ja, kas ir tāds hormons, kas zināmā mērā atbild arī par tādu laimi pieķeršanos. Un tas būtu tāds, ja, ka mēs arī apķeram viens otru, samīļojam. Ja. Laiks, samīļošanās, noteikti kopīgas kādas nodarbes. Labi, skaidrs ikdienā es tagad ļoti idealizēšu, teikšu, ka mēs kopā spēlēsim galda spēles katru vakaru, noteikti, ka nē. Bet brīvdienās tam laikam vajadzētu būt kopā. Kas vēl? Kvalitatīvais laiks, jā. Noteikti. Man uzreiz arī tas viss noteikti ir pirmais, un noteikti nākošais viens no svarīgākiem faktoriem, es teiktu, miegs. Man liekas, ka šis faktors ir tik ļoti gan svarīgs tieši ilgtermiņā. Protams, arī pašiem vecākiem, ja, ir, man liekas, izgulējušies vecāki, ir arī daudz spējīgāki tālāk dot, bet ja mēs runājam šeit vairāk par bērniem un pusaudžiem, nereti mēs konsultējam vecākus, kur bērni naktīs neguļ vai nevar aizmigt vai no rītiem nevar pamosties. Un tas nozīmē, ka šis miegs nav pilnvērtīgs, un kā jau mēs zinām, jā, arī no medicīniskā viedokļa, tātad miegs ir, un pusaudzim tas ir tiešām šīs
minimums, 7, 8 ir optimāls, ja, minimums tātad šīs 7 stundas, un ja mēs paskatām savu pusaudzi, viņš varbūt aizver durvis guļamistabas, ja, ļoti laicīgi, bet pēc tam vēl 2-3 stundas tātad ir šis ekrāna laiks, tas neredzamais laiks, ko mēs neredzam, un šīs nervu šūnas, kuras, protams, pēc tam gan hormoni, kas veidojās pareizi un pareizās attiecībās mūsu centrālajā nervu sistēmā, ir ļoti svarīgs no kvalitatīva miega, koncentrēšanās spēja. Ir jau ļoti daudz neskaitām pētījumu, protams, par depresīva noskaņojuma rašanās, kaut vai arī pilnībā veselam pusaudzim jaunietim, ja ilgstoši nav optimāls miegs. Ja? Tāpēc to nekad nevajadzētu novērtēt par zemu. Mēs dažkārt tam pievēršam tādu diezgan mazu vērību, īpaši bērniem, kuri ir nodarbināti, viņiem ir laba fiziskā attīstība un sagatavotība, bet viņi tiešām no rīta ir hokejs, pēc stundām ir dejošana, tad ir vēl kaut kas un beigās vēl ir vakarā jāmācās, un vienkārši bērns ir ļoti labi aprūpēts un ir mīlestība un viss, bet miegam paliek laiks mazliet par maz. Līdz ar to es teiktu, ka miegs noteikti ir tajā augšgalā. Noteikti arī uzturs, par ko jau mēs tā kā pieminējām. Un fiziskās aktivitātes, kas arī veicina mentālo veselību. Jo, Arī. kā mēs zinām, visas veselības sastāvdaļas savā starpā ļoti saistītas. Tādam nelielam komentāram attiecībā par miegu, ka īstenībā ir pierādīts, ka neregulārs miegs palielina risku elpceļu infekcijām. Tāpēc, ja mēs runājam par imunitāti un rudens sezonu, tad šis ir viens no, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums ir pilnvērtīgs miegs. Un pilnvērtīgs viņš var būt tad, ja mēs laicīgi aizējam gulēt un pirms tam nesēžam tajos ekrānos īsi pirms gulēšanas. Ja? Jo mēs varam it kā nogulēt varbūt tur tās 7, 8 vai 9 stundas, ja? Bet viņš var būt ļoti virspusējs. Jā. Protams, ir ļoti svarīgs šis dienas režīms, ja, par ko mēs runājam, kārtīgi guļam, labi ēdam, atpūšamies, bet esam tuvās attiecībās ar saviem bērniem, mīļās, sirsnīgās un tiešām kvalitatīvi veltam laiku kopā būšanai, bet ir tomēr tās situācijas, kad tā mentālā veselība nostreiko, kur ir tie signāli, kad ir sarkanie karogi, kad tomēr ir jāmeklē speciālistu palīdzību un jāsaka, ka ir jau tās bažas joprojām nereti vecākiem mēs dzirdam, ja viņš ja es viņu tagad vežīšu pie psihiatra, tad tas ir zīmoks uz mūžu, viens ir zīmoks bērnam un citreiz arī vecākiem liekas, ka tas ir tā kā zīmoks arī viņiem, ka viņi kaut ko nav mācējuši, varējuši, nav bijuši pietiekami labi vecāki un rūpīgi. Jā, un vēl viens būtisks jautājums no bērnu slimnīcas pieredzes. Cik vispār tas ir pieejami? Jo es strādājot pārsvarā tomēr ar pieaugušajiem zinu, cik grūti sasniedzami un dārgi ir šie mentālās veselības speciālisti. Kā bērniem funkcionē tīri praktiski šī sistēma? Jāsaka, diezgan izaicinoši. Jā, ir pusauģu veselības, pusauģu psihiskās veselības centrs, jā, un arī organizācijas, kas varbūt arī nodrošina tādus akūtos telefonus, kur var pusauģi pieteikties, bet kopumā jāsaka, ka tā pieejamība varētu būt vienmēr labāka. Skaidrs, kad es aicinu vecākus vienalga, tā kā nelikt un nedomāt, ka tur ir kaut kāds zīmoks. Labāk aizvest iespēju robežās lieku reizi, nekā aizvest par vēlu, ja, jo ir nācies sastapties ar tiešām gaužām bēdīgiem iznākumiem, kad bērni pēc suicīda nonāk slimnīcā ar, diemžēl, kādreiz vai letālu gadījumu, vai viņš paliek, piemēram, bez kādām funkcionēšanas iespējām uz visu mūžu un vecākiem par nastu. Tā arī var būt, tāpēc es teiktu, ir jāsako, ja mēs redzam, kad bērni sāk runāt par nāvi, par pašnāvības domas, ir kāds paškaitējuma pazīmes, viņi sāk sev griezt rokas ļoti bieži. Kājas dažkārt, jo tās grūtāk ir pamanīt.
Jā, vai ir izmaiņas arī, teiksim, varbūt tagad es pateicu tādus nopietnākos un sarkanākos tos karogus, jā, bet ja mēs redzam, kad viņam mainās uzvedība ikdienā, viņš paliek vienaldzīgāks pret to, kas viņu varbūt agrāk interesēja, jā. Viņš ir palicis vai nu pārāk emocionāls, vai tieši otrādies, bez kādām būtiskām emocijām. Jā. Šie ir tie signāli, kad ir jāvēršās pie speciālista. Bet kur? Ko šim vecākam darīt? Jā, kādreiz ir tā, kad var arī aiziet pie sava ģimenes ārsta, kas var palīdzēt ar noteiktiem rīkiem noteikt, vai šobrīd ir, piemēram, depresijas kādas pazīmes, ja? Un pateicoties šim rīkam, tad tālāk arī nosūtīt bērnu pie speciālista, bet kādreiz pietiek arī ar psihologa konsultāciju. Un psihologs, vairāk vai mazāk jāskaidrs, ka tas būs vairāk, diemžēl, maksas, bet viņi ir pieejamāki nekā psihiatrs. Bet virzoties tālāk, vēl viens aktuāls jautājums ir par medikamentiem, jo mēs pieaugušie ļoti bieži ķeramies pie pretsāpju zālēm, piemēram, sapgalva, ja? Vienmēr kabatā vai somiņā ir kāda tableta līdzi. Varbūt sāpīgas mēneša reizes, ja? Kaut kas tur vēl kaut kāds vēders, jā. Vai šī metode, varētu teikt, der arī bērniem un pusauģiem, ja? Un kam vispār varbūt ir jābūt, Ieva, tādā ģimenes aptieciņā un kāda no kura vecuma, es, teiksim, varu tur tam savam bērnam iedot līdz to pašu pretsāpju tableti, ja, piemēram, meitai ir spēcīgas sāpīgas mēneša reizes. Jā, tā noteikti ir ļoti aktuāla tēma, tāpēc, kad šie pretsāpju līdzekļi nereti arī tiek lietoti bez konsultācijas, un, protams, ka pacients ierodoties aptiekā tos var iegādāties pēc saviem uzskatiem, noklausoties dažkārt arī mūsu konsultāciju, bet vienalga to gala lēmumu jau dažkārt viņš pieņem pats, jo tas viedoklis, kad es zinu, kas man palīdz, es zinu, ko es esmu lietojis iepriekš, līdz ar to tas mūsu pirmais jautājums, un īpaši jau tas būtu bērnu un pusauģu gadījumā, vai ir vispār iespējams noskaidrot, kāds ir cēlonis, ja? Kāds ir cēlonis, kāpēc kaut kas sāp. Un pirmām kārtām jau, ja tas ir pusaudzis un bērns, nereti tā ir arī galvas sāpes, un tiešām būtu ļoti svarīgi saprast, kāpēc, vai tā ir pārslodze, vai atkal negulēta nakts, vai iespējams, ja tas ir eksāmenu laiks, kad tas pat varētu tā dažkārt būt, jā, pie tādām ārkārtas situācijām, kur lielāka slodze, tā varētu būt. Tas ir dzīves organisms, viņš kaut kā reaģē uz to pārslodzi. Ja mēs runājam, tas ir tieši tāpat kā ar stresu, arī zināms, ja no medicīnas kā viedokļa, ja stress ir īslaicīgs, tas pat skaitās veselīgi, tātad mums visi hormoni un fermenti sāk strādāt daudz ātrāk, bet uzsvars ir to īslaicīgi, ja. Bet, ja šīs galvas sāpes atkārtojās, un ja mēs runājam arī par kādām neizprotamām vēdersāpēm vai kādām locītavu sāpēm, muguras sāpēm, kakla daļā sāpes, kas varētu būt saspringuma sāpes, ja, tā tad ir jādiferencē šīs sāpes. Protams, kad, ja tas ir bērns, tad tas, protams, pirmām kārtām gulstās uz vecāku atbildību noskaidrot, ja pirmām kārtām vienalga jādodās ir pie ģimenes ārsta, bet tas jautājums pirmais būtu noskaidrot, kāpēc tās ir radušās. Mēs nerunājam šeit šobrīd par to, ja notikusi kāda trauma, tad tas ir ļoti saprotami atkal, ja? Bet, ja mēs runājam par to, kā mums vajadzētu būt mājās, tad noteikti pirmais medikaments, kuram vajadzētu būt mājās un kuru var nepieciešamības gadījumā lietot arī no maza zīdaiņu vecuma, īpaši konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, protams, tas būs pirmā izvēle, būs paracetamols. Visdrošākais, kuru pat nepieciešamības gadījumā arī, ja mums būs, piemēram, tablešu forma, mums būs 500 mg paracetamols mājās, mēs droši konsultējoties, aprēķinot, izrēķinot masu, ja pārsvarā mēs tomēr rēķinām uz masu, nevis uz vecumu, jo vecums mūsdienās zinat, ja jaunieši mēdz būt un bērni ļoti dažādi, mēs varam šo noteikti konkrētā vecumā, tas ir pirmās izvēles medikaments, ko lietot pie sāpēm, akūtām sāpēm, ja mēs runājam 3 līdz 5 dienas ilgāk bez ārsta ziņas un konsultācijas noteikti nē.
Un tāda nepareiza, vairāk noteikti, te mēs runātu par tādiem pusauģiem jau, tad, kad meitenēm tiešām arī sākās šīs menstruācijas sāpīgās vai kāda cita veida sāpes, tad jāatcerās, ka, protams, šiem pretsāpju medikamentiem, citiem jau, jo pretsāpju medikamenti ir daudz, ne tikai paracetamols, ir, protams, arī blakus parādības, nevēlams blakus parādības, un ja šodien mēs raidījuma sākumā runājām par vitamīnu līmeni un minerālu vielu organismā līmeni, tad šie pretsāpju līdzekļi nepareizi un ilgstoši lietoti arī samazina mūsu vitamīnu un minerālu vielu rezerves. Tas noteikti būtu tas mazākais kaitējums. Īpaši, ja mēs to lietojam ilgstoši, bez ārsta konsultācijas. Bet es teiktu, jā, ja mums būs paracetamols, tad pie pirmām akūtām sāpēm mēs varēsim palīdzēt, es teiktu tā visai ģimenei, sākot no zīdaiņa līdz vecmāmiņai. Labi, paldies jums, mīļās ekspertes, par šodienas sarunu un par īso kursu, tātad gan fiziskajā, gan psihoemocionālajā veselībā. Es domāju, ka daudziem tas būs noderīgi, arī mums ar Artu, kā skolēnu vecākiem. Jā, ļoti aktuāla tēma. Jā, un paldies jums, mīļie klausītāji, klausījāties. Vēl tikai pēdējais būtiskais jautājums, ko mēs uzdodam visiem mūsu studijas viesiem. Proti, vai ir kāda lieta, ko jūs savas veselības labā esat sākušas darīt šobrīd, vai plānojat to darīt, ko vajadzēja sākt jau pirms 10 gadiem? Es teiktu tā, ja es būtu pirms 10 gadiem vai pirms 20 gadiem zinājusi, ka regulāras, šeit es uzsvēršu vārdu, regulāras fiziskas aktivitātes nevis samazinās manu enerģijas līmeni, bet paaugstinās un uzlabos manu garastāvokli un izturību, gan mentālo, gan fizisko. Droši vien, kad es to regulārāk būtu sākusi darīt agrāk un vairāk pievērsusi šim uzmanību un ielikusi konkrētu laiku, konkrētā dienā, kas ir tiešām ārkārtīgi svarīgi. Ieva? Es varētu teikt līdzīgi noteikti, kad es noteikti šo savu labo paradumu, ko es šobrīd piekopju, jā, es varu teikt, es neplānoju, es jau piekopju gadu, nu jau riņķī būs gads rudenī. Es būtu ļoti priecīgi, ja es savam organismam to darītu jau pirms 10 gadiem, bet es priecājos, ka nekas labs ieradums nekad nav par vēlu. Es peldu katru dienu. Nu, izņemot tad, kad tu varbūt ļoti, ļoti reti, kad nav pieejams šis ūdens, es peldu līdz pirmajiem ledum, līdz tādam, kad tā nav, ka es āliņģi necērtu un tik tālu, es domāju, ka tas varētu būt manā plānā, bet es peldu katru dienu vakars vai vēls vakars pēc darba vidēji līdz decembra 1. datumiem, novembra pēdējā datuma un tik līdz kā ledus ir beidzies. Tātad mazs sprīdīts Latvijā, diezgan pēdējos gados tās ziemas ir tādas, ka tas ledus nav. Un, jā, ja es būtu zinājis kādu arī enerģiju un pozitīvas sajūtas, tas dod pēc tam, es to būtu darījis daudz agrāk. Nu, lūk, tātad rūpējamies par savu veselību, rūpējamies par saviem bērniem un pusauģiem, un saku šoreiz lielu paldies mūsu viešņām Allai Silovai pediatrei, Veselības centru apvienības medicīnas direktorei un Ievai Virzai, Mēnesis aptiekas farmaceitiem. Un paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies atkal kādā no nākamajām reizēm.